Labi, mīļie. Es domāju, tā kā Mārtiņš arī minēja, man liekas, visiem mums ir uzstādīti jauni mērķi šim gadam, un nav noslēpums, ka tos nebūs iespējams sasniegt bez pietiekošas enerģijas. Un arī tad, kad cilvēki brauc pie mums uz Handmade Latgolu, tad papildus tam stāstam par to, kā mēs radāmies, kas mēs esam, kāpēc pastāvam, ko piedāvājam. Mēs vienmēr aizrunājamies par dzīvi kopumā un par resursiem, kas mums visiem ir pieejami, bet dažādos apjomos. Un trīs galvenie resursi, ar ko mēs varam operēt, ir laiks, nauda un enerģija. Un viss svarīgākais, protams, ir enerģija. Es domāju, jūs piekritīsiet. Bet būtiski ir saprast, vai mūsu enerģijas apjoms ir ierobežots, vai mēs varam paredzēt, kur noplūdīs mūsu enerģija, un vai mēs kaut ko varam darīt, lai saglabātu enerģiju. Un atbild uz visiem šiem trīs jautājumiem ir jā. Un tāpēc mans mērķis turpmākajās jau 3 minūtēs ir atgādināt, vai varbūt arī atklāt, ka enerģijas plūsmu un arī noplūdi var paredzēt un var kontrolēt. Jo dienas laikā mēs savu enerģijas burku konstanti tukšojam, un tāpēc pirmkārt ir svarīgi, lai mums katram ir savas degvielas uzpildes stacijas, ja? Bet tikpat svarīgi ir saprast, ka mūsu šajā enerģijas spainī ir arī nevēlami caurumi, pa kuriem notiek tāda nevajadzīga enerģijas noplūde. Piemēram, negatīvas domas, piemēram, sociālie tīkli, vai nedod Dievs, ja ir darbs, kas nepatīk. Tas ir viņu salīdzina ar enerģijas tādu spaini bez dibena. Vienkārši visu laiku mēs lejam iekšā, bet līst ārā. Un svarīgākais enerģijas plūsmas likums ir tas, ka mērķu sasniegšanai paredzētā enerģija vai šis te ierobežotais apjoms sadalās divos virzienos. Iekšējā berzē, es tūlīt izskaidrošu tā, un produktīvajā darbā. Pie tam primāri enerģija aizies iekšējā berzē. Un tikai tik, cik paliks pāri pēc tam, tas mums būs produktīvajam darbam. Divos vārdos šo te iekšējo berzi es saucu par neskaidrību vai tādu nepārliecinātību, kas neļauj mums uzsākt reālo darbu. Un šajā pirmajā scenārijā dažādi traucēkļi, iekšējais dialogs, tāds arī nepietiekoša ticība noēd vienkārši lielāko daļu enerģijas un nepaliek pāri. Savukārt otrajā scenārijā mēs ātrāk tiekam galā ar to iekšējo berzi, piemēram, pirmdienas plānošanas rītā, kārtīgi visu izrunā, izkasās viens ar otru, pieņem konkrētus lēmumus, pie kuriem tad vairs neatgriežas, un tad paliek lielāks enerģijas apjoms reālajam darbam. Vēl labāk to arī var saprast, ja mēs zinām šo nemaināmo, vienmēr vispārējo šo te ķēdīti, kā mēs tiekam no jebkuras idejas līdz rezultātam, tad sākumā ir doma, tad mums tā ir jāpārdefinē par mērķi. Tiekot galā ar emocijām, mēs pieņemam lēmumus, un, ja seko rīcība, tad ir rezultāts, kas ir neizbēgams. Tas rezultāts un panākumi nekad nav mistika. Bet vēlos iedot 4 ieteikumus šiem pirmajiem 4 klucīšiem, jo tieši tur visvairāk aiziet enerģija. Pirmais, kā mēs varam samazināt šo iekšējo berzi, un lai vispār rastos sakarīgas domas, mums ir jābūt fiziski, mentāli, garīgi veseliem, tādā labsajūtā, praktiski veseliem, kā ārsti raksta. Un tur mums palīdz ēdienas, kustības, mieriņš, ideāli, ja dabā. Otrais ir vienkārši jāizsēž, iekšēji pašam ar sevi jāizberžas, kamēr nodefinējas skaidrs mērķis. Vienalga vai ar smart metodēm, vai ar citām, bet ir jāsaprot, ko mēs gribam izdarīt, piemēram, 24. gadā, kam, kur un cik ilgā laikā. Un ļoti labi var palīdzēt Saimona Sineka šis zelta aplis, ko visdrīzāk Mārtiņš arī izmantoja 1. janvāra rītā, jo viņš zināja noteikti ne tikai, ko un kā viņš spēlēja, bet dziļi, kāpēc viņš spēlēja. Trešais klucītis bija emocijas, atceraties, un no angļu valodas emotion nozīmē nozīmē enerģija, motion nozīmē kustība. Emocija ir enerģijas kustības, tātad ātrums un spēks, nekas vairāk. Un tas mūs var vai nu pacelt, vai nu piespiest pie dīvāna. Bet, kā mēs zinām, starp dīvānu un dupsi nekad neviens dolārs nav izlidojis, tāpēc skatāmies, ko mēs ar tām emocijām varam darīt. Un jāsaprot, ka nav pozitīvu vai negatīvu emociju.
Ir tikai augstas intensitātes emocijas vai zemas intensitātes emocijas, tās vertikālā skala, spēks. Pozitīvo un negatīvo to sajūtu horizontālajā asī mēs iedodam paši, tikai un vienīgi ar apzinātām domām. Tāpēc ir pie vienādi augstas enerģijas tās intensitātes, piemēram, cilvēks ar negatīvām domām, viņš var izjust bailes, un cilvēks ar pozitīvām domām, viņš izjutīs entuziasmu. Un atcerieties amerikāņu kalniņus, ja? Un 4. klucītis bija lēmums, un aicinu pieiet katram jūsu 24. gada mērķim ar veselo saprātu un tādu realitātes apziņu, vai nu pieņemam lēmumu un darām, vai nu mēs izsvītrojam to mērķi vai pārceļam uz nākamo gadu, jo nepieņemts lēmums, viņš visu gadu karājas mums galvā, un tas ir kā enerģijas caurums mūsu spainī. Aizverot šo konkrēto mērķi, mēs arī aizveram šo caurumu. Tāpēc jaunajā gadā šaujam tikai par skaidri redzamiem mērķiem, un atceramies arī 5 cilvēku likumu. Kas tas ir, to tad mēs varam pārunāt Handmade Latgalā, Līvānos kaut kad šogad.